Livonijas ordeņa pilī tika atklātas 2 spilgtas personāla izstādes. Pils ātrijā apskatāma gleznotājas Gitas Šmitas darbu izstāde turpinājums, bet 3. stāva izstāžu zālē Ventspils fotogrāfes Gundagas Rephunas naksnīgo fotostāstu izstāde Sajūtu navigācija. Gleznotāja Gita Šmite atzīst, ka redzēt savus darbus pie pils senajiem mūriem ir īpaši. Īpaša sajūta, nenoliekšu. Kas man ārkārtīgi uzrunāja, ir augšas gaisma no ātrija, tik skaisti apgaismojumu es vēl nebiju piedzīvojusi. Izstādē turpinājums apvienoti gan darbi, kas iepriekš eksponēti izstādē Laimes Krekliņā kultūra telpā Ola Rīgā, gan jaunāki, nesen tapuši darbi. Tas ir stāsts par manu māmu visvairāk, jo viņa mani gaidot sašuva krekliņu. Un šis krekliņš ir bijis mugurā manam brālim, maniem bērniem un cerams arī nākamai paaudzei, kas vēl būs. Un tā arī tas veidojās, ka turpinājums būs un arī tie ligzdu motīvi, kurus es gleznoju, ir jau vien par to pašu. Jā. Mākslinieces lielākā iedvesme ir lībiešu krasts. Jau 20 gadus man ir tā laime tur būt vasarās, brīvdienās, kad vien ir iespējams. Un, tur es jūtos laikam jāsaka vislabāk. Ja vien ir tā, nekad es neesmu nožēlojis, ka es esmu uz turieni aizbraukusi un vienmēr ir grūti braukt projām. Jo visos gadlaikos tur ir brīnišķīgi un kaut kā tā saikne ar zemi un tāda laimes un paradīzes stūrītes. Jā. Turpinot Ventspils muzeja tradīciju, pilsētas svētkos atklāt vietējo mākslinieku izstādes, skatītājiem nodota Gundagas Rephunas izstāde Sajūtu navigācija. Tie ir pēdējos gados Ventspils ostā tvērti naksnīgi kuģu mirkļi, atspulgi un gaismu spēles. Stāsta varoņi ir kuģi naktī, bet tas nav tikai par kuģiem šis stāsts. Tas ir vairāk par attiecībām starp motīviem, jo mēs katru bildi varam uzskatīt par motīvu kaut kādu. Un tad šeit jūs redzat, daži motīvi ir apgriezti kājām gaisā, daži ir salikti spogulītī, un kā viņi jūtās nospoguļoti, tas jau ir pavisam kaut kas cits. Kā cilvēks jūtas, kad viņi nospoguļo. Par to varbūt tā izstāde. Fotogrāfi uzsver, tāpat kā kuģi, arī cilvēki navigē pa skolām, iestādēm, darba vietām, un visur ir sava kārtība, taču navigēt ir iespējams arī mazliet nepareizi, un tā ir sajūtu navigācija. Tas ir tas, faktiski, kāpēc es fotografēju vispār. Pat neteikt, lai modinātu cilvēkos vēlmi sajust un just, bet varbūt tā vēlme, lai cilvēki drošāk to darītu, lai viņi nebaidās būt nepareizi, nepieņemti, lai viņi nejūtas kaut kā jūtoties, ka viņi kļūdās, jo mēs nekad nekļūdamies. Ja mēs tā jūtam, tad tā ir pareizi. Ir visādi pareizi, ir kājām gaisā pareizi, ir visādi šķērsām sagriezt pareizi, tajā mirklī ar piebildi. Abas izstādes Livonijas ordeņa pilī būs apskatāmas līdz 17. septembrim.